Salas pils. Sala un pils. Šajā vietā jau sen dažādas lietas ir notikušas. Tirdzniecība, kari. Es tagad elektrību ražo. Tāds kārtīgs kausējamais katls. Mani sauc Kaspars. Es esmu kalējis 3. paudzē, un šī ir mana pils. Tērauda ir tā, ka man kā kalējam ir jāzina modernās tehnoloģijas un jāpieturās pie tā, ko mani kolēģi darīja senatnē. Es rādu ilgmūžīgu materiālu sakalumus no hroma tēraudiem un pulveru tehnoloģijām. Hroma piedeva materiālā nozīmē, kad viņš drūsē mazāk un tas rada ilgmūžību, un pulveru tehnoloģijas nodrošina viendabīgu ķīmisko elementu sastāvu tēraudā. Tā mēs šīs necilās plāksnītes pārvērtīsim jēdzīgā instrumentā. Bet, ja nopietni, tāpēc dažādu materiālu sadalīšanas rezinātājos, lai sildot viņi neizjuktu, man viņi ir jāsametina. Lai veiktu sakalšanas procedūru, es uzbūvēju krāsni tam pasākumam. Šeit drīz būs pār 1000 grādu Celsija. Tad mēs veiksim materiālu uzkarsēšanu un sakalti. Šis laiks ir informācijas pārpilns un pārāk ātrs cilvēkam. Šeit smēdē laiks rit savā ātrumā. Šeit mēs radām ilgmūžīgas lietas. Tas man ir svarīgi, lai lieta kalpo cilvēkam. Pirmais posms ir noslēdzies. Materiāls ir radīts. Šis ir hroma tērauda un modernās metalurģijas pulveru tērauda sakalums. Īstā jautrība sākās tikai tagad, jo no šī materiāla var izveidot jebko.